Dabasparks Daugavas loki ir viens no unikālākajiem dabas kompleksiem Latvijā. Tas ir īpašs ar savdabīgo Daugavas vidusteces senielējas ainavu, tās vērtīgo dabas kompleksu, augu un dzīvnieku sugu bioloģisko daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Šī dabas pērle ir kļuvusi par vienu no 5 Latvijas pretendentiem uz UNESCO aizsardzības statusu. Šim notikumam par godu Daugavpils novada domē ieradās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvi un pieaicinātie eksperti, lai pieņemtu lēmumu par nominācijas aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajiem sarakstam. Mēs izsludinājām to, ka mēs meklējam un mēs aicinām pieteikt Latvijas unikālās vietas, kuras paši iedzīvotāji un pati sabiedrība uzskata par vērtīgām, kas būtu pelnījušas īpašu uzmanību, īpašu aizsardzību un arī starptautisku uzmanību. Un, tā mēs aicinājām šos pieteikumus pieteikt, un mēs kopā saņemām 5 pieteikumus no Latvijas, kur starpā bija arī Daugavas loku nominācija. Daugavas loku nominācijas pieteicēji ir Vides aizsardzības kluba, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas universitātes un Daugavpils universitātes pārstāvji. Latvijas universitātes bioloģijas doktora Elmīra Boikova pastāstīja, ka šāda ideja radās kā atbildes reakcija tam, lai netiktu realizēts projekts par Dņepras un Daugavas ūdens ceļa izveidi, kas radītu būtisku kaitējumu dabai. Pateicoties Daugavpils universitātes speciālistu uzkrātajām zināšanām par Daugavu, īsā laika posmā tika izveidots un iesniegts pieteikums UNESCO sarakstam. UNESCO šo sarakstu veido pirmkārt, lai nodrošinātu un veicinātu sabiedrības diskusiju par vērtībām, par to, kas ir saglabājams, kāpēc ir saglabājams, un pievērst uzmanību tam, ka ir būtiski šīm vērtībām strādāt un viņas kopt. Ja viņas paliek vērtības tikai tad, ja mēs viņu paši pievēršam uzmanību to saglabāšanai un pārmantošanai. Un tāpēc arī Latvijā mēs gribam daudz veidot un bagātināt šo izpratni, cik ārkārtīgi daudz un krāšņas ir šīs vērtības. Un tad ar viņām strādājot, viņas dod gan ieguldījumu sabiedrības labklājībā, gan ieguldījumu sabiedrības ekonomiskajā izaugsmē, kas vistiešākā veidā saistīts, piemēram, ar turismu attīstību, gan arī tādā veidā, ka tiek piesaistīti starptautiski eksperti, tiek piesaistīta arī starptautiskā uzmanība, starptautiskas intereses tiek pievērsta, kā arī mēs mobilizējam dažādas struktūras un dažādas institūcijas iesaistīties šajā mantojuma saglabāšanas jautājumos. Ar mantojumu šī gadījumā saprotot gan kultūru, gan dabu. Un Daugavas loku gadījumā tas patiešām ir kaut kas unikāls, ka mēs varam runāt par šo ārkārtīgi unikālo, vērtīgo, bagātīgo, daudzveidīgo bioloģisko mantojumu un ģeoloģisko mantojumu, kā arī mēs varam runāt par šo kultūras mantojumu, kas ir kopā veidojis visu šo vidi, kas ir unikāla. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Jānis Strautnieks atzina, ka Latvijā uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas pašvaldības, kurās ir vērojama tik pozitīva attieksme pret dabas aizsardzības jautājumiem, kā tas ir vērojams Daugavpils novadā. Eksperti izteica gandarījumu par Daugavpils novada domas ieinteresētību projektu realizācijā un līdz šim paveikto darbu dabas parku uzturēšanai. Pašvaldības loma tiek vērtēta kā ļoti nozīmīga, jo tieši vietējās varas spēkos ir uzturēt dabas mantojumu un veidot dialogu ar iedzīvotājiem par tā nozīmīgumu. Līdz to pašvaldības uzdevums ir veicināt izpratni un dialogu par to, kāpēc tas ir svarīgi, ko mēs no tā varam iegūt. Jo ir viena lieta runāt par apgrūtinājumu, mēs iegūsim tādas un tādas saistības, mēs iegūsim tādas un tādas apgrūtinājumus, bet ir otra lieta, ka šie apgrūtinājumi dos jaunas iespējas, ik viens limits dod kaut kādas iespējas un idejas tālākajai attīstībai. Līdz to tas nekādā gadījumā nav apgrūtinājums, bet tā ir iespēja. Bet, lai to saprast, par to ir jārunā. Un, lai šīs iespējas apgūtu, viņas ir jāizpēta, viņas ir jāiepazīst un par viņām ir jārunā. Un pašvaldības uzdevums ir par to runāt, par to interesēties un faktiski ieguldīt arī savu domu un savu sajūtu. Jo mēs no Rīgas šo vērtību redzam savādāk, nekā jūs uz vietas to sajūtat. Un tad tas nozīmē, ka pašvaldība ir vienīgā, kas patiešām šo vērtību var dziļi patiesi pateikt. Kopumā UNESCO pasaules mantojuma sarakstā ir iekļauts 911 nominācijas. Šobrīd godpilno pasaules dabas un kultūras mantojuma nominācijas ir izdevies iegūt 2 Latvijas vērtībām – Rīgas vēsturiskajam centram un Strūves ģeodēziskajam lokam. Arī Daugavas loku iekļaušana Latvijas nacionālajā sarakstā vēlāk ļaus pretendēt uz pasaules mantojuma sarakstu, kas cels ne tikai novada, bet visas Latvijas pašapziņu. Elsa Timšāne, Guntis Kaminskis, Daugavpils novada dome, Latgales reģionālajai televīzijai.